Zaļš zāliens vienmēr. Profesionāli ierīkota laistīšanas sistēma, tas ir racionāls noslēgums jaunam un lielisks uzlabojums esošam objektam. Vai tā ir neliela ģimenes māja, sabiedriska būve, parks vai golfa laukums. Zāliens būs zaļš un sulīgs arī karstākajos un sausākajos vasaras mēnešos. Dārzs ziedēs un nesīs augļus. Turklāt jūs aiztaupīsiet sev daudz raižu, turpmāk iztiekot bez spaiņiem, leikannām un šļūteņu ruļļiem, jo viss notiks pats no sevis. Atliks vien izlemt, ko iesākt iegūtajā brīvajā laikā. Sistēma ir pilnībā slēpta un nekādā mērā neierobežo zāliena un apstādījumu kopšanu. Laistītāji paceļas virs zemes līmeņa tikai sākoties laistīšanai. Laistīšanas sistēmu vada vienkāršs procesors, kas dod impulsu elektrovārstiem, ūdens padeves uzsākšanai un pārtraukšanai. Atbilstoši procesora iestādījumiem, laistīšanas ciklus var organizēt visdažādākajos veidos, ar stundu intervāliem, norādot datumus un diennakts laikus. Pieslēdzot procesoram atbilstošus sensorus, laistīšanas sistēma var darboties arī atkarībā no vēja un dabiskā lietus intensitātes. Ko jūs, kā šīs mājas saimniece, varat teikt par šo laistīšanas sistēmu? Par šo laistīšanas sistēmu es varu teikt to labāko. Mums bija pieredze nevisai ar iepriekšējo laistīšanas sistēmu, kura neataisnoja savu, tur nebija pareizi izvēlētas vietas, un arī uzskaļi nebija tādi, jo mēs visus pie pļaušanas visu nopļāvām. Bet, par šo sistēmu tikai to labāko. Mums absolūta bezrūpība. Mēs vispār pat nemanām, kad laista, kā laista, ir programma iestādīta un viss notiek. Cik ilgi viņa jau jums ir? Šī mums ir divas vasaras. Un paši saprotiet, kad šī ir jūrmala, ir smiltis, visapkārt ir mežs, ir sausums liels, kad nav lietus, un tāpēc tas ir radikāli nepieciešams. Un pa ziemu arī nekādas problēmas nerodas? Ziema nav. Puiši atbrauc, ieziemo, mēs vispār pat nezinām, kur tas viss sākas, kur tas beidzas. Un vasarā atkal viss tiek palaists, tā kā tikai pāris telefonu zvaniem. Ar ko sākt? Sākumā jākonstatē ūdens padeves punkta ražība. Lai to izdarītu, pievienojiet manometru ar papildus vārstu aiz tā. Pie pilnībā atvērtas ūdens padeves noregulējiet papildus vārstu tā, lai manometra rādītājs nostātos uz 2,5 atmosfēru atzīmes. Izmēriet ūdens daudzumu, kas izplūst 20 sekundēs. Pēc šīs vienkāršās formulas aprēķināsiet ražību. Tātad, ja 20 sekundēs izplūst 10 litri, ražība šī punktā ir 1800 litri stundā. Zinot ražību, viegli var izvēlēties caurules diametru, laistītāju skaitu un tipu. Laistītāju tipi. Laistītāji iedalās divos tipos – statiskajos un dinamiskajos.
To darbības rādījus ir no 1,5 līdz 25 metriem, atkarībā no laistītāja tipa, ūdens spiediena, ražības un laistītājā ievietotās sprauslas veida un pozīcijas. Statiskie laistītāji darbojas 25 līdz 360 grādu sektorā, un visu tiem paredzēto laukumu laista vienlaicīgi. Dinamiskie laistītāji darbojas 30 līdz 360 grādu sektorā, un tiem paredzēto laukumu laista pakāpeniski, rotējot. Projektēšana. Uzskicējiet teritorijas plānu, atzīmējot uz tā ēkas, celiņus, apstādījumus, ūdens padeves punktu. Izvēlieties vietu procesoram un sadales šahtai. Izvietojiet plānā laistītājus tā, lai tie nosektu visas laistīšanai paredzētās teritorijas daļas. Izejot no iepriekš aprēķinātās ražības un teritorijas īpatnībām, savienojiet ar trasēm tos laistītājus, kuri var darboties vienlaicīgi. Montāža. Atlicis pavisam nedaudz īstenot jūsu projektu dabā. Sākumā nospraudiet trašu līnijas un atzīmējiet laistītāju atrašanās vietas. Atbilstoši trašu skaitam un konfigurācijai, izveidojiet sadales mezglu, izmantojot modulāros savienojumus, elektrovārstus, kopējo noslēgvārstu un, ja tas ir nepieciešams, manometru. Kad tas ir izdarīts, pievienojiet elektrovārstu kabeļus un izolējiet savienojumu vietas. Izrociet kanālus sadales šahtai un trasēm. Velēnas kārtu novietojiet atsevišķi. Sakomplektējiet vajadzīgā garuma caurules. Savienojiet tās, pievienojiet laistītājus un ieguldiet sistēmu kanālos tā, lai laistītāju augšējā virsma un sadales šahtas vāks būtu zemes līmenī. Pārbaudiet, vai visas daļas ir pareizi savienotas. Ierociet sistēmu un uzlieciet atpakaļ velēnas kārtu. Pievienojiet elektrovārstu kabeļus procesoram. Sistēma ir gatava darboties. Regulēšana. Pirmo reizi darbinot sistēmu, dinamiskie laistītāji jānoregulē tā, lai tie darbotos precīzi tiem paredzētajā sektorā. Esošo laistītāju darbības sektoru var pārbaudīt, nostājoties ar skatu laistīšanas virzienā un pagriežot sprauslu līdz galam, sākumā pa kreisi, pēc tam pa labi. Laistītāja labās puses atdure nosaka laistīšanas robežu labajā pusē. Labās puses atduri ieteicams iestādīt jau montāžas laikā, jo regulējama ir tikai kreisās puses atdure. Griežot regulēšanas skrūvi pa labi, laistīšanas sektors palielinās. Griežot pa kreisi, samazinās. Apkope. Laistīšanas sistēmas apkope ir ļoti vienkārša. Tuvojoties ziemai, ar saspiestu gaisu jāizdzen sistēmā palikušais ūdens. Un pavasarī tā vienkārši atkal jāieslēdz. Sabiedrība Santeco veic laistīšanas sistēmu projektēšanu, ierīkošanu, apkopi, piedāvā tirdzniecībā visplašāko materiālu un komponentu klāstu, sniedz konsultācijas.